klausījās podcastu Stereotips. Sveiki! Čau! Sveicināts jaunā gadā, Uģi. Jā, sveiki! Zaļā puķa gads. Zaļais puķis. Ar ko viņš tā kā asociējās? Zaļais puķis. Normāla pārdzeršanos un vemšana droši, ne? Vai ne? Ja tā ņem. Ķīnieši zina. Nezinu, tie gadu nosaukumi viņiem tādi dīvaini. Tā kā viņi izvēlas tos gadus, pat nezinu. Es nezinu. Viņi diez atkārtojās vai vienkārši viņi tagad jau uztais kaut kādu tur tā kā, sēdi, bet nākamgad sauksim šitā. Neviens nezinu, vienkārši kaut kādu tur referendumu apmēram. Pirms gada beigām pēdējā dienā, davai. Jā, kā sauksim. Vai arī vienkārši jau pienāk nākamais gads, un viņš tā, es pavisam aizmirsu, vajadzētu tik iPhone gads, jā. Kaut kā tādu izdomā kaut ko, bet viņam jau, man liekas, viņš par kaut kad iestājās vēl tikai janvāram kaut kur pa vidu beigās. Jā, parasti, man liekas, tas, nezinu, Japāņu ķīniešu gads tur kaut kad gada vidū. Kā jau ķīniešiem, zin kā, visi savādāk tur tā kvalitāte. Vai ne? Lūk, tā. Neko, kas mums šodien ir 6. janvāris jau ir? Jā. 21. epizode. Mums tā ir gada jubileja, ne? Kaut kā tagad bija vai būs? 3. janvārī, man liekas, ka bija pirmā epizode pagājušajā, kad 23. gadā. Tā kā mums jau vajadzēja ballīti taisīt gandrīz, vai ne? Tagad uztaisīt, lai var zaļo puķi sagaidīt pēc ballītes. Mīnus, cik bija šodien tev? Man bija mašīnā -13, bet tu teici, ka ir -18. Mīnus kaut kāda 16-15 jau ir tas vidējais, ne? Es nezinu, es Rīgā skatījos no rīta, bija kaut kāda -15. Es aizbraucu līdz stacijai, tur pie tā stacijā, kur ir tie vilcieniem, tie visi tablo. Tur rādīja -10, es pa ceļam braucu, kaut kur rādīja -18, un, saskaita visu kopā, kaut kāda 13 sanāk Rīgas rajonā. Ir augsts īsmē, ka es te liku mašīnā visas mūsu lietas, un es biju aizmirsis skolas bunčiņu kafijas turētājā. Bet viņa bija tā kā cieta? Aizvērta tā bunžiņa vai vaļā bija? Es biju ielicis pirms nedēļas, ka bija siltāks skolas bunžiņu. Bet cieta bija, aiztaisīta? Jā. Tagad kā priekšā mašīnā skatos, visi griezt, visi mašīna tādā tā kā sniegā brūnā. Es nesaprotu, kas notiek. Lai tu iekāp iekšā un lāsteks tāds, tā kā tie, kas skaitās tie stalaknīti vai kas tur ir tajās tādi nopietni. Plus mīnus tā arī es jūtos. Neko. Tīri jārā ar slotiņu. Kā viņi attaisījās? Tur, kur ir paredzēts attaisīties, vai vienkārši kaut kur atsprāga? Atsprāga, viss aizgāja pa vīli. Vajadzēja, vai vēl vienu ieliec šito te kameru. Kaut kur GoPro priekšā un aizmugurē salonā, lai redz, un tad uztais šito slow motion normāli. Tas bija, tāds bišķiņ aizkavējos bišķiņ. Zini, ko vajadzēja? Makroflex ielikt. Līdzīgi izskatījās, jā. Tas varētu būt iespaidīgāk, no ārpus. Vairāks. Es aizmirsu kaste ar makroflexiem mašīnā -3. Tārā, tagad uz svētdienu, kad sola vajag darba mašīnā. Nav kaut kādas flakonas, ka vajag salonā. Tas būtu normāls tāds skatiņš, ne? Jā, no tā es nospēju, kad ir augsts samērā. Jo tagad tā pēc sajūtām, šodien, kad brauc, sajūtas ir tādas, ka, tā kā nav tas augums. Tagad, tā kā bija pāris dienas apakaļ, tas -12 likās tāds augstāks, tā kā. Nē, es domāju, ka mēs arī sākam pierast domā. Varbūt, iespējams. Nezinu, es saku, nāc no stacijas cimdus reāli nevajadzēja, bet rāda -18. Kaut kad pieradīsim, tagad būs atkal plusā, teiks, būs karsts šortos reiz. Kaut kad otrdien, trešdien jau +6 gandrīz vai pat rāda. Smalksim, vai ne? Lūk, tā. Kas mums tur bija pa piedzīvojumi kaut kāda, man bija printeri, bet cik es skatos, tu skaties manā tajā špikerī, ka tev arī bijusi līdzīga sajūta. Jo nevis sajūta, gadījums, un sajūta, arī tāda pati. No sākuma, kāpēc tu sāki lietot printeri? Kaut ko printēji vai ko? Kā mēs tur ik pa laikam kaut ko bildējam, un tad sieva vienkārši saprintēja, ko albumā ielika. Un viņa tā, kaut ko tagad decembrī, tagad pēc, jau janvāris bija, šogad jau. Sāka printēt un saka, svītras kaut kādas iet pāri tā kā bildēm.
Kaut kas tāds. Jā. Es tā saku, parādi. Es piemēram, es savu redzes tā skatos, es neredzu. Man liekas, viss normāli. Viņi tā saka, reku, tur. Un tad, cik es sapratu, viņas iet horizontāli pāri. Jo, ja būtu kaut kas ieķēries, tad viņas tā vilktos tā kā vertikāli. Pa tiem rullīšiem. Kaut kas tur, vajag iebiris kāds puteklis, kaut kas, tad būtu vertikāli, bet ir horizontāli pāri. Un, un tad es palaidu to parasto, kas ir tas galvas tīrīšana vai kaut kas tam līdzīgs. Es izdrukāju to testa lapu, pastos, tur viss normāli, tur nav pārāvumi, tur ir tādu viņš izdrukā tā kā tabula, bet tur viss normāli, it kā nav nekur pārāvumi, viss ir taisni forši, tā kā jābūt ir. Tad es palaidu to parasto galvas tīrīšanu, un kaut kādas 2 reizes izlaidu, un nekas nemainījās. Un tad jau man ieslēdzās besīts bišķiņ, ka tev vakal neiet kaut kas, un šitie visi čakari. Kāpēc tieši tev dzīvē neiet? Un tad es pastījos YouTube'ā, kad ir, pirmkārt, mēs to printeru vairāk izmantojam, caur telefoniem ir pieslēgts, tā kā tur Wi-Fi vienalga, ar telefonu tur var printēt, bet tad es pastījos YouTube'ā, ka bija Džeks rādīja, kā var ieiet caur datoru, tajos preferencēs viņam, kad tur var uztaisīt power cleaningu. Jā. Un tad es izlaidu to kaut kādas 2 reizes vai pat 3, un es jau teicu, ka ir labi, pieņemam, ir daudz labāk, bet viņi teica, varētu vēl bišķi labāk, bet es nelaidu, tāpēc, kad es pēc tam, tur ir tāds brīdinājums, kad vajag vismaz visām krāsām būt uz 1/3 vai 2/3 jābūt pilnām, un es pēc tam pastījos, man melnā gandrīz vai vispār pa sauso jau bija aizgājusi. Jā. Es to power cleaning, vai kā viņš saucās, ka tur viņš riktīgi viss tur tīri izskalo, laida kaut kādas gandrīz 10 reizes. Nopietni? Jā, jo mums bija tā, ka viņš pat tās svītras vienkārši bija tā kā baltas gandrīz jau, tā kā līdz baltai jau aizgāja tā, ka galīgi aizkalts izcies bija ilgi bija nevi lietot. Jā, jo tā, kad tu melnbaltu drukā, ik pa laikam tu nemaz nejūti, vai ne? Es esmu uzlicis vispār, lai viņš to melnbalto lapu tekstu, kad drukā tur uz kaut kādu zemāko kvalitāti, vienkārši lai izdrukā un, par cik tur nav nekāda baigie dokumenti, vienkārši lai mazāk tinti tērē un ātrāk viņš izdrukā vienkārši arī to lapu ārā, ka tev mazāk kvalitāte ir. Un tad, bet nebija tā, ka nebija baigi ilgi, varbūt kādu mēnesi vai 2 nebija lietots. Ļoti tas bija mazs brīdis, kurā viņš aizkalta. Bet es arī tagad pa laikam uzlieku to parasto tīrīšanu, ka viņš izdrukā to lapu vienkārši, lai viņš tur patīrās. Tas printeris kaut kā likās, kad tev tā šķidrā krāsa, ka tur viņš tā kā neizkaltīs. Vai ne? Jo viņiem jau, tā krāsa, piemēram, arī kaut kādi tur tā būņģa, jo mums ir tie ekotanki saucamie, tur paņemot tādu pudeli vienkārši un ielēt to tvertnē. Katrai krāsai ir tas tā kā tas uzgals speciāls, ka tu nevari sajaukt ar vietām, tu viņu iespraud un viņš satek, cik tur vajag iekšā. Man bija vēl viena melnā. Es pirku to printeru, man nāca 2 melnās līdz pudeles un pa vienai no krāsēnās, un es to melno iespraudu iekšā, viņš to sākumā retakas, viņš bija pakustīja, viņš to burbuļotams sagāja iekšā tā kā pa trekteri. Bet es pēc tam internetā pastījos, tas viss komplekts izmaksātu, visas krāsas, 40 eiro rupi runājot pie mums uz vietas. Tā kā, tik dārgi jāmaksā. Jā, jo viņš baigi ilgi iet īstenībā tās, viņš ilgi iet, tās krāsainās, es pirmo reizi, kā es ielēju, tur man līdz pusē vēl visas 3 pārējās ir. Tā kā, es pastījos tieši, cik pie mums varbūt Amazonā lētāk, bet oriģinālās tur 9,90 kaut kas maksāja viena tā pudeli, tas ir ļoti lēti salīdzinot to kvantumu, ko tu vari izprintēt. Jā. Es varbūt pieļauju, ka tā aizkalšana notika arī, tagad apkure sākās, un tev baigi mainās visu laiku tas gaiss, un tam mitrs tas sauss, un viņš varbūt tā, jo vasarā jau es ar baigi nedrukāju, pēc tam sieva atbrauc, atpakaļ pēc vasaras uz mājām, un viņi padrukāja, viss normāli bija. Bet tagad tieši šito sezonu, un tad, Bet tas nav tā kā, es nezinu, tas ir no laika sākuma, kad ar printeriem vienmēr tev būs problēmas, arī darbā mums ir vienmēr... Bet tā vājais ķēdes posms ir printeris. Jā, bet tad darbā vismaz tas nav tavējais, un tad lai priekšnieks ņemās, un tad viņš pazvan saņem, un saņa atbrauc, tur visu uzpildu un iztīra, un viss kārtībā, bet mājās jau ir tavējais, tev pašam jātiek galā. Neiet printeris darbā, neiet, lai viņi paši tiek galā, vai ne? Tā apmēram. Bet
tā ir, jā, tie printeri vienmēr kaut kā pieviļ, tā kā visvairāk vajag. Ot, kad vajag izprintēt kaut kādu tur dokumentu vai kaut kādu tur pasas kopiju vai vienalga, tur analīzes izdrukāt un nav tieši, jā. Un tu reiķinies, ka uz 3 stundām tu esi pazudis. Jā, un tad vienkārši paņem nofotografē to ekrānu un aiznes parādu, kur ir. Mēram tā ir tiem printeriem ir. Nu, labi, pa tiem printeriem droši vien, ka viss, ne? Nu, jā. Es šodien atbraucu ar vilcienu jauno. Stāst, kā ir. Bet tas bija tāds, tā kā nebija ne plānots, ne. Es aizgāju uz staciju, domāju, braukšu. Es gribēju no sākuma braukt vienu vilcienu ātrāk, bet viņš iet uz Valku. Nē, kas tev tur ir tālāk? Nu, jā? Madulene. Nē, vēl līdz, tas ritīgi garais tālais maršruts. Gulbene. Laikam viņš maksā kaut kādu eiro dārgāk tā biļete, drīz vai. Es tā, ar to es braucu iepriekš, domāju, labi, pagaidīšu tur 20 minūtes atšķirību, braukšu ar nākamo vienkārši tur, domāju, ko tur tā, tāpatās vienkārši. Tad es uzēju augšā uz peronu, gaidu un skatos, jaunais, jau. Un es tā domāju pie sevi, kāpt iekšā vai nekāpt ārā, -18 grādi. Viņš izkustēsies vai ne? Vai ne, labi, ja viņš ir pienācis, viņš izkustējās, bet ja viņš kaut kur paliek vienkārši kaut kā, nezinu, vienalga, Salkalnē, kaut kur, tādā vietā pa vidu, kur tev īstenībā autobus neiet nekas, tad 3 stundas sēdi augstā vilcienā jau zinot, kā mums te gājas. Ja? Pa sliedēm staigāt līdz ogrē. Ja? Es zvanīju, tev brauc pakaļ. Es jau zināju, kā ārā tumšs nav. Es zinu, kur es braucu un mani gaida. Nav tā, ka es braucu kaut kur vienkārši pastaigāties. Ja? Tad jau vismaz moški savāks kāds. Kāds atapsies, kaut ko pazinīs. Kur tu esi jau? Jā, tā pirmā pieredze tāda negaidīta bija. Bet pa pašu vilcienu ir tā, ka viņš, cik mēs jau kaut kādu pirms gada viņus atved uz Latviju, ja? Jā. Tagad viņi sāk kursēt. Visi tur baigi. Es tur zvanīju vienam, rakstīju vienam čomam un saku, tur kaut ko. Sarakstamies, viņš saka, pagaid, es vēlāk atbildēšu, mēs tagad skrienam uz jauno vilcienu. Bet tas, Džeks ir tāds, kurš tur brauc pat ar to vilcienu, tie, kas ikdienā nebraukā vienkārši, lai pamēģinātu. Kā tas ir no Rīgas uz Jūrmalu, visi zin kā, cik tur fiks aizbrauc 20 minūtes. Bet jā, labi, sākot ar iekāpšanu, liekas, ka tur jaunais, tur zemais, saucās. Tagad zemais, viņš sanāk perons pie durvīm sanāk tieši, ja? Tev nav jākāp augšā, tu jā... Ir? Jau ir, jo es arī, es tev tikko sāku stāstīt, tā kā zemais liekas, ka būs, vai ne, tā kā pirmais tramvajs gandrīz, vai ka tu kāp iekšā, tu tur īstenībā tas kāpslis, jā, viņš ir viens, bet viņš ir gandrīz vai tā kā līdz celim. Bišķiņ zem ceļa sanāk tur kaut kādus 5 centimetrus. Tur sanāk jāceļ kāja tāpat. Tā, bet vienreiz, un viņš ir tur, tu jau esi uzreiz iekšā tajā vilcienā, nav tā kā bija vecajos ritīgi vēl vairāk augstāk pa celu, un tad tie maziņie vēl tā nav, bet tev vienreiz ir, ja pensionārs var normāli pacelt kāju līdz sev, ar to vienu kāju sev līdz celim, tad viņš tiks iekšā, var izmērīt. Ja viņš aizķerās, viņš arī ir iekšā vilcienā iekrit. Viņš ir, un tad viņam tur palīdzēs vismaz kāds. Viņš būs iekšā, nav tā, ka tur jāķerās, zin kā, tad to somu liec uz trepēm, šitas variants nav vairāk. Tā kā, jā, tu tur iekāp. Un tad ir tā, ka praktiski, ja tu skaties uz labo un kreiso pusi, tev ir tā, ka tev ir tas vilciens visu tu redzi līdz otram galam. Tā kā viens garš vagons izskatās iekšā, jā. Okay. Bet atkal, zin kā, labi, viņi te sāk kursēt, sieva saka, mums arī jāizbrauc, zin kā, jaunie zemie vilcieni tur ar ratiem un viss tā. Tu iekāp tajā vilcienā, tur ir tā, kad, tā kā tramvajā, piemēram, tu iekāp tai zemo grīdas, salīdzināsim, tas tāds vistuvākais. Un tev viņš ir viss tāds līdzens, garš, vai ne? Arī tā kā, nekā, tur ir tā kā iet pa laikam trepes uz augšu, 3 pakāpienu, reāli 3 pakāpienus. Pakāp uz augšu, atkal iet grīda taisnā, uz leju. Atkal, tāds tā kā visu laiku tāds. Saprat, jā. Rekur, mums tagad ir, viņš iet uz augšu, paceļās, tā kā galdiņš, tad atkal iet tālāk, tad uz leju, tad atkal zemais. Arī, ja tu iekāp ar ratiem, tu vari tur apakšā palikt, tu pat, augšā tu nevar tikt, ja? Jā, bet zini, kur vēl problēma? Nav kur ratu slikt. Nav? Nē. Nav tā kā kaut kāds tā, Es no sākuma arī tā iekāpju,
Un es tā labi sēžu tur, es pats tādā baigā ekstāzē, tur šokā, jaunais vilciens, baigi forši. Tad es tā sāku visu baigi pētīt, un, labi, mēs te iekāpsim, es tā baigi sēžu vēl, es tā pieceļos, pastaigāju, kur tad es ratus nolikšu. Jo tu nevari starp krēsliem patiestum, tur ir gan tādi krēsli, kas iet tā kā uz vienu pusi, pa diviem, vai ne? Tā kā autobusā, tad tur pēkšņi sākās tādi, kas tā kā 2-2 sēž. Jā. Tur visādi. Bet tur, kur ir 2-2 tā sēža, tur nevar ratus arī iestumt. Bet tu izstaigāji visu vilcienu? Es beigās man pienāca klāt tā kontrolieri, viņi tur es iedodu to biļeti noskanēt, un es viņai prasu, es saku, atvainojiet, man tur jautājums gribētu paprasīt, kur man tos ratus tā kā likt. Viņa tā saka, nav nekur, un mēs jau arī teicām, ka, tā kā tur vajag, un nav arī riteņus, kur uzkārt. Jā, par riteņiem es redzēju, kad Twitterā vai Tredā, tā saucamajā, bija, kur brauc tie netīri riteņbraucēji vilcienā. Redzēji to postu? Ne, tā kā bija izbraukuši pa trasīt kaut kur? Ar dubļiem, jā. Tur riteņus nolikuši paši sēdējuši jaunajos vilcienos ar netīrām drēbēm. Tad tur cilvēki bija sašutumā. Labi, drēbes, tad tu vismaz paņem, ja tu zini, jā, bet labi. Nav kur nolikt. Jā. Mēs tur tā kaut ko vārds pa vārdam, un tad, es tā labi, paldies par atbildi. Tur sēžu kaut ko vēl, tur skatos ekrāni. Ekrāni īstenībā ir ļoti maziņi salīdzinoši, un viņi ir augstu, uz to visu. Bet viņi tā kā rāda tās pieturas un kaut kādu laiku, vai? Viņi rāda vilciena numuru, tur kaut kāds bija šorīt 6222, man rāda pulksteni, tad uz tādu dzeltenu fona melniem burtiem parāda, es tur iebraucu Ogrē, piemēram. Bet tad viņi rāda, kādas būs, un viņš tā kā slīd rāda, kas būs nākamās, tā forši bija. Bet ekrāni varēja būt lielāki, jo salīdzinot pret to vilcienu, cik viņš ir liels, viņi tā kā augšā bija piestiprināti, viņi izskatījās maziņi. Jā. Nav tā kā kādreiz, ka tu guli pamosties, kur es esmu tā. Nē, tik traki. Tā kā uz ekrāna tev rāda Ogra izkāp, bet tomēr ir jauna Ogra. Jā, kaut kur jau citur izkāp. Nē, pagaidām visi darbojās. Un viņi arī diezgan skaļi saka, var normāli dzirdēt arī pasaka, kas tur vēl tāds, nospēlē tādu melodiju un tad pasaka. Un viņi aiziet tā. Un tad es tur kaut ko vēl bolos, riņķī skatos, kā viss jauns. Bet tāds plasmasīgs viss ir tā, uzsit tā kā pa Škoda? Jā, apmēram tā kā paneli tur kaut kādai oktāvijai uzsit. Un viņi pēc tam pienāk. Es atradu, kur. Es viņai prasu, viņa saka, es atradu. Un beigās viņa man parādīja, es aizgāju līdzi, ir pašā priekšā, tev jākāp pa pašām priekšējām durvīm, vai pašā aizmugurē ir. Un tur ir tāda... Tur ir tāda tā kā autobusos, kur iestum tāds foršs pleķīts. Un tur ir arī toalet, es nezinu, vai pie mums viņi darbojās, vai ļauj tev tur ieiet. Un tur bērnu var pārtīt tā kā iekšā tai toaletē. Es nebiju iegājis, bet tur bija uzlīme, ka tur ir tas viss. Jā. Tā kā viņa īsti pati nezināja, bet viņa atrada un pēc tam pastāstīja, es aizgāju. Tur pēc tam arī sēdēja blakus un... Tur ir tā diezgan liela vieta, var ar lielajiem ratiem, bet tev ir tad jāzina, ka tev ir jākāp. Tu tā kā pirmajā reizē varbūt zini, kā braukt ar ratiem, un tu iestumies un nav. Un tu netiec nekur. Nekur tu netiec. Okay. Tu esi iesprūdis. Ja tu neesi iekāpis pareizi, tad arī viss. Un tā, ka tu iekāp, piemēram, iekšā, tur tāds tā kā, tev vienas durvis otras, pretī viens otrai, un pa vidu ir tāds staps vēl ar rokturiem. Un tu tur arī ne īsti ar tiem ratiem neizgrozīties neko, tāds, viss tāds interesanti likās, zin kā. Bet tad beigās ir, un arī, piemēram, un es prasīju viņai, ir marķētas tās, piemēram, kā es varu zināt no ārpuses, ka tur nevar ratas nolikt. Viņa saka, viņa arī nezina, bet es tagad izkāpu pēc tam beigās te ārā, un ir uz durvīm tādas ļoti lielas uz stikliem uzlīmes, gan uz zila fona, kā ir tās. Jā. Kad ir invalīdu ratiņiem un bērnu ratiņu uz otru. Tā kā tu vari redzēt ritīgi jau pa gabalu, ka tev tur, kad ir tāds. Bet, izklausās forši, bet es domāju, ka
man tomēr ir kaut kāda, zināma, romantiskas jūtas pret tiem vecajiem vilcieniem, kad tu brauc pusvēsā vilcienā ar austiņām, klausies mūziku, gulēji. Nē, šodien bija ļoti silts iekšā. Es kad pārsēdos, kad viņi man parādīja, es tur sēdēju pašā priekšā gandrīz, un pie durvīm diezgan tuvu. Es jūtu bišķiņu uz kājām, tā kā, kad ir, bet bija ļoti silts salonā tāpatās. Vai kaut kad tu brauc ar to tālo dīzelieti, kad viņš ir pārkurināts, un visi guļ, tas ir foršs, tāds sajūta, vecie vilcieni tomēr rulē. Nu, un tad vēl ir tās vietas, kur tu noliec savu bagāžu augšā, ne? Jā, bet par bagāžu tagad jāmaksā, vai tu vari vest? Nē, nu tas jau ir standarta pakalpojums, ja tev tur kaut kas lielāks droši vien, tad jāmaksā pa suni vai pa ko, vai pa lielu somu ir jāmaksā. Viņš nekož. Jā, neviens jau nekož, viņi nevajag kaitināt viņu, jā. Un tad, kad tu tas, vecajos tu atceries, ka dabūji likt tā, normāli vēl uzlikt augšā. Jā, uzmest vēl, Tagad ir tā, kad, ja es straujāk pieceltos, es pat ar savu augumu varu galvu pret viņu atdauzīt jau. Viņš ir zemāks, bet, man bija ērti, bet, es esmu tāds pat, vidēja garuma varētu būt, pat, mazliet pat īsāks, vidēji, tad tev jau būtu viņš pa zemu. Ja tu tā kā nepiefiksētu, tad tu varētu... Tas ir interesants stāsts, laikam. Un jā, tad varētu būt viņš pa zemu priekš tevīm. Varētu būt arī galvas trauma. Jā, bet tad tu vari iesūdzēt atkal to, kā saka, Vivi un normāli atslaukt piķīt. Vivi jau naudas nav, ko tur slaukt jau. Pagaidi, lai maksā tev kredītā. Var uz 10 gadiem vai 20 kaut vai. Kas tur bija pirms pāris dienām, kaut kas tur, kad kavējās pat līdz... 3 stundām. 3 stundām vilciens saplīsis jaunies. Jā, tie jaunie, viņi tur apstājās. Kaut ko nelādē, tur kaut ko lādē. Kaut kādas tur ir, kā jauna prece, zin kā. Jā. Bet, cik es sapratu, tur labošot baigi pa garantiju brauks tie speciālisti no Škodas, un tad tur ņemsies. Lai jau perās. Bet interesanti, tev jau, piemēram, tu nopērci preci, tev jau gadu, es nezinu, cik viņiem garantija ir, tā vai ne? Bet, Nē, ņemot tā, ja tu nopērci, piemēram, Škodas mašīnu, tu sāc braukt, tev saplīst, un tad tev uzreiz jātaisa ir. Jā, tieši tā. Bet tas nekas, ka viņi jau tev gadu atstāvēja. Ja? Vai neatstāvēja, viņi tikai nobrauc. Tik ilgi, man liekas, daudz tu braukāji kursēji. Tā kā izmēģinājumā, vai kā viņš skaities. Tas jau izmēģinājums ir izmēģinājums. Kā praksē savādāk tas viss darbojās. Bet es tiku līdz galam. Un vēl ko es ievēroju, kad nav iekšā ir Wi-Fi salonā, tā kā Wi-Fi tieši, bet, es viņu parasti neizmantoju, es izmantoju mobīlos datus, un man vajag arī citreiz to GPS, tur, neiet cauri vilcienam. Viņš bloķē nenormāli. 4G? Gan to, internets vēl kaut kā, bet tieši GPS-u. Viņš peld visu laiku? Jā, vai viņš peld lēkā drausmīgi, vai pat tā kā... kā saka jaunieši, bet iefrīzo. Iefrīzo, ja? Ko tas nozīmē? Iesalst. Sastingst. Bet nevis tur bišķiņ, bet tā uz kaut kādām 11 sekundēm pat paliek. Tā kā tu jau esi kaut kur ogrē, bet tu jau reāli pats esi kaut kādā pārogrē aizbraucis. Tā kā, tā normāli. Man liekas, tur ir jaunākais iPhone Pro 15 atrisinās tev visu problēmas. Vajag anteni ņemt līdzi tam uz muguras liekam. Tad... bet rēķini viņš tāds metāla kluts ir, gan jau viņš... viņš ir droši vien nopakots normāli, silti, zin kā visādi. Vecie jau nebija siltināti. Tur cik tev bija tas metāls un kartons apšūts, tik arī tur bija tie visi. Tur vēl vilki. Viņš pats kā antena darbojās. Signāla pastiprinātājs. Lūk, tur, tā kā interesanti, jā, tās duris arī ir, viņas ir samērā zemas, un tev pašam ir jātaisa vaļā. Jātaisās. Jā, viņas tramvajiem tā kā jātaisās, bet tev pašam ir jānospiež poga, viņas pašas attaisās, tu izkāp, viņas gandrīz vai momentāli taisās ciet pēc pāris sekundēm. Es nezinu, varbūt tas ir uztaisīts tagad, kad augstums ir lielais, lai viņas tā kā nelaiž augstumu, bet vaļā viņas pašas netaisījās, bija jānospiež podziņas durvīm, bet tur viss tā forši uztaisīts, tur, viss saprotams. Un tā kā, piemēram, tu sēdi sēdeklī, tu reāli neredzi pāri priekšējiem sēdeklim, viņš tev tā kā gandrīz vai galvas augstumā ir priekšējais sēdeklis. Tas gan ir. Un tu skaties tādu pelēku plasmasu vienkārši visu laiku. Vilcienā bija tas interesantais moments, kad tu vari vērot tos cilvēkus, kas brauc visādas kadrus, visādas. Jā, bet skaņu ļoti labi dzird, kā visi runā pa telefonu pārējām visu. Jo tas vilciens ir ļoti kluss. Jā. Viens džekiņš tieši iekāpa kaut kad nākamajā pieturā aiz Rīgas vai kaut kur arī tur, tāds jaunietis.
Viņš tur kaut kam zvanīja, čomam vai ko skaļi, un viņš to saka, baigi, forši, ritīgi klusu, var dzirdēt, ko es pats domāju, beidzot. Tas otrs džeks tā saka, nu jā, tas jau atkarīgs no tā, ko tu domā. Tā kā, jā, tāda interesanta pieredze bija. Nu, viņš kluss, jā, viņš tā forši uzsāk, tā kā, nu, tādā ziņā. Nu, nav tāds, kas Nē, viņš tur neraustās, tā kā, jā. Sāk bremzēt vēl 600 metrus, mēs pieturas. Nu, vai ne? Jau, ne, tā nebija tā. Forši viss bija. Nu, tad, nezinu, jāpamēģina, paliks siltāks. Es jau negribu tādā augstumā iet no mājām ārā kājām. Bet jāpaņem kāds aliņš, būs jāizbrauc. Vai ne? Tas jau, ja tu neņem aliņu līdzi, nu, tev nav tā pieredze vairāk. Tu nevari atcerēties, kā bija tur tā kā vecajos laikos, vai ne? Nu, tu nevari salīdzināt. Tu iedzer aliņu, silts paliek, es tur parubos, pamostos, redzu, kurā pieturā, jā, viss kārtībā. Var salīdzināt, kāda tas experience, jā. Jā. Tā kā, jā. Bet to vajag vasarā darīt, jā. Kaut kad agri no rīta pēc vecrīgas. Man liekas, tā aizbraukt gan līdz pirmam gala punktam, gan atpakaļ uz Rīgu, vēl aizvest normāli izgulētos. Parubījies kaut kur gulēt. Jā, tā kā ļoti interesanti bija tas viss. Forši, kad attīstās, bet, kā jau latviešiem vienmēr kaut ko jāizceļās, kaut kas ir. Mēs jau ar to konduktori arī pēc tam tā kā ierēcājumi. Saka, nu jā, tie riteņu novietnes gan jau būs pēc kādiem 10-15 gadiem. Es viņai tā saku, nu jā, varētu jau tur izņemt krēslus ārā vai ne kaut kādas tur, tā kā modificēt. Viņa saka, taču nomierinies, to neviens tu nedarīs. Tā nebūs. Gaidīsim nākamos jaunos vilcienus, jo, es jau viņai teicu, ja tu pats ikdienā neizmanto to vilcienu un tev ir vajag tikai iztērēt naudu, tāpēc, ka vajag nopirkt vai ne, un tu pats braukā ikdienā mašīnu, tev jau nedomā par tādām lietām. Kā vilciens jauns ir, ko jūs gribat vēl? Kur ir moderns, elektriskais, jā, un viss ir, un liekat man mieru. Jā. Lūk. Nu, kas vēl noticis ir? Man vēl ir šis tas, bet es nezinu, tev došu vārdu. Došu vārdu? Jā. Kad mēs tikāmies pirms Ziemassvētkiem, jā, pirms Ziemiešiem mums bija. Pa jauno gadu mēs, es teiktu, pat ļoti mierīgi nosvinējām. Kur jūs tepatās bijāt? Tepat, jā. Man sievai bija mamma atbraukus no Vācijas, un tad mēs visi, ģimenes lokā dzēru aliņas. Iepriekšējā dienā arī sadzēros aliņas riktīgi. Kad, zaļo puķi gaidīja, atnāca. 31. pat tā slikti gāja iekšā. Jā, bet pēc tam jau ir tas brīdis, man liekas, ka tev tā neiet, tad viņš bišķi tā kā iedarbojās un tad aiziet. Forši. Jā, un jaunajā gadā mēs taisījām sarankas zupu, bet laikam tā tipiskā ir laikam no aknām, taisa, bet mēs taisījām. Oriģinālā, jā. Oriģinālā. Jums bija modificētā. Kastam ar lielopu gaļu un mednieka desiņā. Jā. Baigi foršā sanās tāda tumīga, tieši pēc visiem dzērieniem, ne? Jā. Un tad es taisīju pirmā reizi dzīvē siļķi kažokā. Laikam pienāca tas vecums, kad... Sāk garšot? Sāk garšot tieši. Ka pats taisa, jā. Ka pats taisa, jā. Forši. Jā, un tad mēs pat pēc kādiem, vieniem gājām pat mājās gulēt jau tā. Jā. Jūs tepat bijāt uz vietas? Jā, pa Lielvārdi. Kā jums te uguņošanas? Pa uguņošanu. Labi, ka tu atgādināji. Bišķiņ nokaitināja. Kaut kādi pāris raķetes izšāva 11. Bet jums jau tad tieši ogres pašvaldības skaitās? Tagad ogrē. Tad draudēja, kad apcietinās vai sodīs tos, kas šauja 11. Bet kāds te izpildījās. Varbūt, tu zini kā, speciāli. Speciāli, jā. Bet nedzirdēja jau atsauksmes nekādas pēc tam, ka tur būtu, cik tur apcietināt vai kādu brīdināt vai sodīt, kas tur 11. šāva, tas ar tādu. Bet Twitterā es laikam sapratu, ka Rīgā jums tur pašvaldījās ar 11. arī, jā. Es zinu, kā bija. Tu jau tur nostāk no tiem visiem rajoniem. Mēs nopirkām brīnumsvecītes garās, un arī, pirmais bija... Mēs pēc 10 sākām liet laimes uz jauno gadu, jo tur, sieva nopirka tās, kas tur sirsniņu formā, tur cūkas, tos, visādas, tur nopirka 3 gabalus. Tur pirmais jau bija tas, kad iepriekšējā gadā arī viņi nopirka, bet ar pirmo mēs tā kā nofeilojām, jo mēs viņu uzsildījām. Un es pēc tam, sieva saka, tur bija tas vēlējums iekšā, viņš sadeg visu tajā, tajā zupā jau ne, bet tajā alvā viņš tur sadeg visu, saka, labi, nākamo jātais vaļā, tur
tā viņš ir ievīstīts. Un, nu, Viņu nevar dabūt jā, ārā. tur ātrāk tu sev ar nāzi kaut kur rokā dabūs, nekā viņi izņems. Nu, tad es šogad jau sāku laicīgi čakarēties, es izņēmu ārā visus. Jā. Viens bija tur tā iespiests vēl tur pinceti, un nu, tur nav izdomāts labi. Tad mēs izlējām laimes, un tad mēs domājām, ka vajag tās brīnumsvecītes padedzināt. Un tad mēs izgājām ārā, bija jau gandrīz kaut kur bez 20, bez 10, 11. Ģipā ātri nodedzinājām tur dažas un gājām iekšā tieši pirms 11. Bet tad bija izšāva kāds. Arī jau saka, vajadzētu tur 2 minūtes ilgāk palikt ārā, mēs redzētu. Bet, ko tu redzēsi 3 tās puškas, kaut kādas maziņas izšauja un viss. Un tad tur labākajā gadījumā, ja tu redzēsi, tev nav teikts, ka, bija tavā pakalmā vienkārši. Zini, kā parasti, to vajadzēja palikt. Vajadzēja, Un viss bija pēc tam 12. šāva, un pēc tam bija miers gandrīz, vai tur 1 vai 2, tur līdz 1 jau viss bija kluss, 1:30 jau. Viss bija mierā, nebija citri. Man vienu gadu bija tā, ka viens ap kaut kādiem 3 pie loga palaida. Vienkārši pie loga gandrīz, vai tev izrauja no gultas, un tad ap 6 no rīta, zin kā, tur tu svini, tad tu sasvinies, un tad tu atjēdzies. Oj, šaut! Mums tāds arī bija nākošā dienā, pirmajā 3 dienā kaut kāds... jā, bet kur ir vispār jēga pa dienu? Mēs jau gaidījām, tā 31. pa dienu, man liekas, mēs bijām kaut kur parkā gaidījām jau kaut kādu 3 dienā vēl, nebija tumšs, tad pat krēsli nebija, jau šauj. Viņš nevar noturēt. Kur ir jēga? Tu pat viņu neredzīji īsti to gaismu. Bet, process galvenais, ka tu aizdedzināt, jā. Bet nedzirdēji arī beigās atskaņas, ka būtu kādam kaut kādā balkonā trāpījis vai kaut kas. Jo šā tad jau tur mums letāli beigušies. Jā, tur rokas, vai ne? Jā. Es redzēju Instagramā kaut kādu, es nezinu, vai tev aizsūtīja. Viens arī bija paņēmis. Kur rokās bija? Viņš bija, ir tādas uz kātiņa, ko tu iespraud tā kā sniegā un aizdedzini. Džeks viņu bija paņēmis kaut kādu trubiņu 30-40 centimetrīgu un ielicis mutē un iespraudis to. Protams, ka visas dzirksteles viņam sejās sanāca un tur tas video tieši diez kāpēc tajā brīdī beidzās. Un visi tur no sākuma, tur baigi priecīgi un tur pēc tam, oh my god, tur kaut ko video vienkārši izslēdzās uzreiz. Būtu līdz beigām parādījuši. Tad, kā izskatās 3 dienas vēlāk tev tā seja, ja? Tā, cilvēki visādi mēģina. Kur viņam ir prāta? Nav prāta, jo viņš jau to aizdedzina, tas pirmais, zin kā, nāk tie dūmiņi, un tad tāds ritīgs, lai viņš paceltos, viņam tas viss vienkārši sejos sanāk no kaut kādiem 30 centimetriem, zin, tas karstais oglis, viss tas degpulvers un kas tik tur nav. Šeit iedarās tas teiciens, tāpēc sievietes dzīvo ilgāk laikam. Vai ne? Neko, bet kā tu var zināt? Droši nebija virsū rakstīts uz paciņas, ka tā nedrīkst darīt. Ka nedrīkst mutē likt. Vai ne? Lūk, tā kā, tāds... Jā, bet par to alvu svinu, vai kas tas ir alva, jā? Man liekas, es nezinu, kaut kāds sakausējums. Jā, bet tas ir vienmēr bijis klasisks, ka tu viņu užķē ar nazi, tu izurķē cauriņu, un tad ar pincetu mēģi vēl dabūt ārā, ar adatu vēl kaut ko, tev nesanāk. Tas ir klasiski. Tur nevajag vienkārši. Tad labāk neliekat iekšā neko. Ne? Tad nevajag. Un tas viss, tas darbs, ko tas izdarīs, dēļ tā novēlējuma, nākošais gads tev būs daudz naudas. Jā, vai nesājiet makā zvīņas, lai būtu nauda. Tas nav tā darba vērts. Nē. Man jau tur bija interesanti. Saka, labi, ka rokā tur vajag. Labi, viņš ir tāds mīgs diezgan, bet tāpatās es aturķēju un beigās izrādās, ka viņš tam zvēram ir dziļi iekšā un vēl iespies starp muguru. Tur tā saspies iekšā un ar pinceti raujot pat nevar izraut. Citiem bija tā forša atais vaļā un izņemt tā kā, bet es nezinu, kāpēc vajag tā darīt. Tā kā, interesanti tas process bija. To mēs tad sagaidījām tos 12, lai, kā, visi iztrokšņo, un tad mēs domājam, kā, mums bija tā ir mazākā meita, un tad, ko, ja tev 12 tāpat sāks šaut, un tu aizēji ap 10, 11 gulēt, tāpat uzraus augšā, Jā, man to jautājums ir. Kolēģim es prasīju, kāda viņa jaunā gada apņemšanās, viņš man nesaka. Tu pateiksi? Es īsti neesmu domājis, bet laikam jau tas jau,
Zini, kā arī neviens nesaka, jo gadījumā, ja tu neizpildi, lai neviens tev tu jau teici. Es jau smējos, pirms viņš pateica, ko Edijs veselīgākā sporta nodarbosies, pelnīs daudz naudas, tur kaut ko viņš tā, es tev neteikšu. Varbūt, es saku, tas varbūt baidās no tā, ka tu izgāzīsies un tev pēc tam visi bakstīs acīs. Tā kā, es nezinu, man pat īsti nav. Nē, gan jau, ka ir, bet mēs jau, tas ir drīzāk tāds saraksts, ko tu gribētu izdarīt. Vai ne? Nevis tur jo es jau smēķēšanu tā arī atmetu vienu gadu vienkārši izdomāju, es nepīpēšu un viss. Mēs jau arī stāstījām vienā epizodē to visu, kad bija, ka vienkārši izdomāju, ka es negribu un viss, un ar alkoholu, man liekas, tas pats bija, vai pat tas pat nebija jaunais, es neatceros, kā tur vairs. Tas bija pēc ballītes, kad izlēja vairāk. Tas jau ir standarta apņemšanās, es vairāk nedzeršu un paiet tā nedēļa, ko daram vakarā piekdienu būs, Vai 2 nedēļas paiet un tāpat turpinās, Jā, bet tad tev ir kāda apņemšanās, kaut kas jau ir, katram jau droši vien. Tas ir labi, kaut kāds plāniņš vai tāds nodoms ir, ko izpildīt. Jā, tad turies pie tā. Jā, un, mums te vēl bija viens gadījums ar IKEA bija. Ko tu izdarīji, vai ko viņš tev nodarīja? Es neko neizdarīju. Sieva, zin kā, sēž tur, pasēž Instagramā, paskrolē, un tur ir visādi konkursiņi. Un tur varēja vinēt tādu, gan jau visi pilsētā ir redzējuši, un tur ir tādas zvaigznes. Baltas tādas un spīd iekšā lampiņa tāda dzeltena. Ko iekar vai liek logā? Var likt logā, viņas īsti nevar iekārt. Un sieva saka, kur ir, es tevi ietegoju, es redzēju. Tur var vinēt it kā tur. Forši piedalās, un tad paiet ziemīši, tagad jaungadā kaut kad aizvakar atnāca ziņa, jūs beidzot esat vinējuši. Pēc ziemīšiem. Jā, bet tas jau nav nekas, bet tu vinnē tikai abažūru. Abažūru tikai? Jā, tu vinnē to zvaigzni, kas ir, viņš ir tā kā lampa, galda lampa, tāds statīvi, viņš vienkārši plāksnīte, uzskrūvē metāla trubiņu, tur vac iekšā, slēdzīts un lampiņu uzskrūvē. Un tad uzliec to abažūru, bet tu vinnē tikai to dekoru. Un tad lampa pašam bija apāga. Jā, reāli viņa maksā kaut kādu 3 vai... tur ir dažādi visādi ornamenti virsū atkarīgs. Labi, no 3 līdz 6 eiro kaut vai. Es nezinu, cik maksā tā lampa, droši vien jau arī tur necik baigi. Tur tāda silta gaisma, forša dzeltenīga tā lampa ir. Un arī droši piecīts. Komplekts varētu būt 10 eiro, ne vairāk droši vien. Bet tu vinnē dāvanu reāli kaut kādu 3 līdz 4 eiro. Un tev pašam jābrauc pakaļ vēl, uz IKEA ir. Un vēl jānopērk tā lampa, Gan lampa, gan viss. Tas pārējais jāpiepērk. Izklausās pēc tāda uzmetiena bišķi. Un tur galvenais jāizņem kaut kādu 2 nedēļu laikā. Tā kā, tas tāds, vinēja. Bet pozitīvi bija tas, ka mums uz Ziemassvētkiem uzdāvināja visu komplektu. Tā kā mums jau viena spīdēja logā. Un tad es viņai saku, viņa saka, ko es darīšu šito? Saku, ja gadījumā tā saplīsīs, tu varēsi izmantot to vai vienkārši iekar viņu piekar pie griestiem vai kaut kur iekar. Bet tas ir bizness reāli, mārketings, vai ne? Jā, jūs vinējāt kilogramu kafiju, bet tur reāli vinēt tikai pupiņas bez paciņas, paņem. Jūs varat nopirkt pie mums tādus buņģiņus, kur var iebērt, vai ne? Pa 10 eiro, un tad tur mēs jums iebērsim, bet samaksājiet. Tas mārketings normāls, izdomājuši. Tas, kaut kā ar IKEA tas nevalkas kopā. Liekas, ka, tur jau tā viss ir, sveiciens IKEA. Bezmaksas reklāma. Bet, es varētu pateikt krievi, bet reāli tev, latviski sakot, metiens normāls tāds. Tāda, ķipat stulba sajūta iekšā. Tu nevari, mēs vinējām, tu aizbrauc, tev iedod tādu 3 stūri, tur papīrs, kartons, reāli kartons iekšā. Jā, tu vinēji kartonu. Kur mana lampa? Nopērts. Tur Philips lampiņa droši vien ir. Jo mums, ka viņi uzdāvināja, viņa nāk 2 kastītēs. Ir tas abažūrs un tad nāk tā elektrona. Tas viss tā daļa. Bet lampiņa bija vispār vēl atsevišķi. Tā tad sanāk, ka tā lampiņa vēl atsevišķi. Es nezinu.
Bet man liekas, ka tā pati spuldzīte ir jāpērk vēl atsevišķi. Nu, gan jau, jā. Nu labi, tu tad izspēlē konkursā vismaz pilnu komplektu un 2 kastītes. Nav jau tik nabagi. Vai ne? Un tad to lampiņu jau es nopirkšu. Nu tā, ja viņi tur gadījumā nenāk, man jau nav problēma viņu nopirkt, bet nu tā. Tev iedod. Un labāk, ka tev neiedev izgriezt pats vēl. Lapu vienkārši kartonu. Un pamācību nevis iedod uz drukātā veidā, bet pastieties internetā lejupielādē. Nu labi, nu. Tā kā, kaut kas interesants, jā. Te vēl ir pierakstīts, printeri mēs sarunājām. Jā, printeri. Nu jā, mēs bijām Ziemassvētkos uz laukiem aizbraukuši nepilnā sastāvā un tur patusējām pie eglītes. Jā, bet Ziemassvētkos, kā runājām, bija tāds labdraņķis, tāds nejauks. Bija tur ļoti plāna kārtiņa. Jā, bet, bija uzsalis mums vismaz tur Siguldā, ka mēs bijām. Bišķiņ bija tāds apvilcies, nebija tāds. Pastījāmies Siguldā, to egli, kas pie stacijas tur dzelzceļā. Labāk nekā Rīgā? Savādāk. Jo mēs pēc tam aizgājām, arī izsteigājām vēl nesen ar visa ģimeni pa Vecrīgu tur. Un sieva teica, ka tā galvenā egla pa 28 000. Jā, tie rotājumi visi forši, visi tā, bet viņi saka, liekas baigi īsā. Īsa likās. Aizgājām līdz prezidenta pilī, tur arī tā egli, kur katru gadu ir un tā apgājām. Skaties prezidenta uzrunu? Jā. Nu, kā? Es jau aizmirsu, ko es teicu. Tā kā nebija. Pirms tam runāja, kas viņš Siliņa, kas Kariņa vietā tā bija. Tur jau pat, man liekas, Twitterā, kur jau tām rokām aizgāja, tur, ka viņi visu laiku plātīja. Es aizmirstu visu vienmēr. Es tā pastos, un man pa vienu nav iekšā, pa otru ārā. Tik neinteresanti. Tad nebija svarīgi. Jā, jo viņi, man liekas, ka visu to runu nolasīja, jo viņi baigi skatījās tā kā uz priekšu visu laiku sanāca. Man liekas, ka viņai bija priekšā uz ekrāna, viss skrolējās tur smuki. Un jā, prezidents pastījās, bet viņam bija, man liekas, samērā sakarīga. Nebija. Ja jau būtu, ja pasaka kaut ko labu, tādu normālu, tad tu neatceries. Jā. Bet ja pasaka kaut ko, kas tur ritīgi nevienam nepatīk vai kaut kas nesaiet, to vienmēr izķidās un atcerēsies. Vai, ja jūs nenomirsiet, ja jums būs Ziemassvētki vai kā tas bija Levits, jā. Levits, jā. Kā viņš teica? Jā, tie, kas izdzīvos, apmēram uz to pusi, un tā jau, mums jau arī darbā visu laiku panesās, kā nāk kaut kāds lieldienas tagad, tie, kas izdzīvos, tie sagaidīs lieldienas, tie, kas nomirs, tiem arī viņas nebūs. Loģiski, vai ne? Lūk, tā. Ir vēl kaut kas tev, vai mums ir mūzikas sadaļa vēl? Jā, šitās nedēļas brīvās bija tik daudz tā brīvā laika, kad... Ka nebija laika nekam citam. Kā citam, kā ēst un dzert tikai un sēdēt pie galda. Tāds, jā. Bet tagad bišķiņi ir tā, kad jau sāk atiet un ieiet kaut kādās sliedēs. Jo bija baigi grūti šitā nedēļa atsākt kaut ko darīt. Un tā. Visiem vēl brīvlaika ir kur bērniem, vai ne? Un tad vispār, tad nākam nedēļa atgriežās vecajās sliedēs. Tā kaut kas. Varēs sakārtosies. Būs cerams, ka biežāk epizodes, jo mēs jau varbūt, kad mums bija decembris 16. pēdējo reizi pagājuši gadu. 2-3 nedēļas tik. Nesen. Daudz. Sen. Pagājuši gadu. Pagājuši gada. Lūk, tā. Mūzikas sadaļa, kā mēs vienmēr esam uz mūziku, mēs esam ar tu? Vai kā? Neesam uz jūs, jā. Neesam uz jūs. Kas mums tur šonedēļ ir? Šoreiz, nevis šonedēļ. Šoreiz sagatavots. Varbūt tu pastāstu, vai es pastāstu, kā mēs savilkām kopā šo visu. Kāpēc tieši tāda izvēle? Jā, droši vien tāpēc, kad es sāku lasīt to pienvedēju grāmatu, izlasīju, un tad es gribēju nopirkt nākamo, kurus vēl neteikšu, jo viņi mums arī būs. Un es aizgāju grāmatnīcu, un es prastu, ir tāda grāmatiņa skatās tur, tajā, kompītī, viņi saka, ir tur kaut kur centrā, galerijā, un viņi saka, pēdējais tur eksemplārs, gan arī blā, 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 es tur, labi, tad es maucu centru, es biju Olimpijā tieši, kas, tur. Pār tiltam. Jā, praktiski, turpat blakus. Bet tā saka, nē, mums vēl ir šitādas tur, un tad tur bija Prāta vētra bija. Es tā, zin kā, tā ir tā grupa, man liekas, kur, vismaz man ir tā, ka, mūsu arī, ģimenē, kad neviens viņu īsti neklausās, bet visi zina viņu dziesmas. Man liekas, tā standartiņš.
Tas ir daudziem latviešu ģimenēs, kad viņi ir blakus tev. Jā. Tu neklausies, bet viņa kaut kur vienmēr uzpelda un blakus. Tu viņu apzināti nekad neliec, bet ja tur sāk tās dziesmas skanēt, viņi tu ārā neslēdzi. Šito zinu, lai jau noskan, sen nav dzirdēt, vai ne? Apmēram tādu. Nu jā, un tad es nopirku to grāmatu Prāta vētras, pat nezinu. Davai parādi. Mums ir meklēt vienam otru, viņi saucās. Tā ir biogrāfiska vai? Viņu ir sarakstījusi, es viņu izlasīju, es nezinu, kā man sākt pat, ja godīgi. Es varu pateikt tā, grāmata ir iznākusi 21. gadā, jā. Tik vecs jau? 21. Nu rupji rēķinot 2 gadus, 2,5, jā. Un viņu ir sarakstījusi, kur man palika? Man bija pierakstīts, nolasi, pasties, tev tur ir rakstīts, kas viņa sarakstījusi. Alīna Katrāne Šilinga. Jā, viņa pat nav, viņa nav rakstniece, viņa ir scenāriste un reklāmu tekstu autore. Es gribēju teikt, izskatās vairāk pēc bilžu grāmatas. Un viņa ir krievu, tā kā tautības. Un viņa ir tā arī, viņa ir man tā sajūta, to grāmatu izlasot arī likās, ka es lasu tā kā tādu cildinošu, tā kā reklamējošu pašreklāmas tāds, tādā stilā, ka to grupu tā kā, reklamētu. Jo, piemēram, salīdzinot ar to, ko mēs lasījām par pienvidēju piedzīvojumiem, ko ir sarakstījis Jānis Žilda, kas dzīvo arī Latvijā, vai ne? Tu zini to, tā kā visu viņu to stāstu, notikumus, tur pats personīgi ar viņiem runāja, tiem puišiem, un zini tās vietas, aizbrauc apstīties. Tā grāmata, jā, bija tāda, kas tevī... tā kā ceļojumā aizved visu atpakaļ samērā laikā. Intīmā ceļojumā, kurā viņš atklājas tie puiši. Jā. Bet šeit tā sieviete, tas ir tā grāmata vēl sadarbībā tur ar to visu, ar visu to Prāta vētras komandu rakstīts viņiem, cik es saprotu, Krievijā arī tur ir Prāta vētras bīrojas, kas organizē tos koncertus tur tajā zemē un sadarbībā ar to pat viņus īsti, viņa nav iespējams pat bijusi ne Rīgā, ne Jelgavā tā sieviete, bet viņa raksta no tā, kas viņai ir stāstīts. Viņa iziet, sajūta. Un tu teici bilžu grāmata, vai ne? Protams, tur es saku, viņa jūtās tā kā liels reklāmas buklets Prāta vētrai, kaut kas tāds, kur ir daudz skaistu bilžu nenoliedzam, jo viņas ir bildējis Alfrēds Korbeins, kurš ir slavenu mūziķu fotogrāfs, tur Depeche Mode, U2, Roxette un... Pagaida, viņš pat arī netaisīja. Viņam bija izstāde Rīgā. Video pat netaisīja, viņš... Tik smalki, iespējams. Es nezinu, tik smalki. Kaut kas tāds, jā. Varētu tā būt, nenoliedzam. Viņš ir samērā... Viņš ir ļoti slavens, jā. Viņš, tad man tāda sajūta arī liekas, ka tā kā... Un man vēl kas nepatika, ka viņi ir tā kā... Tas teksts ir izkārtots tā kā ģimenes enciklopēdijā, ja tu atver vaļā, tev ir 2 stabiņos teksts un zem bildēm ir tā kā kaut kādi aprakstiņi. Vienkārši kaut kur atver, un tad tu redzi, ka visa grāmata ir tādā stilā. Es saku, jā. Jo tomēr, ka mēs tos pienvidējus lasījām, tomēr tā likās... Tā kā biogrāfiskāk. Šeit, piemēram, bildes īsti nesaiet kopā ar tekstu. Tev ir bildes, un pēc, viena bilde mēs esam tur un tur, vai ne, tajā brīdī. Bet tas stāsts grāmatā varbūt vai vispār nav, vai viņš ir pāris nodaļas uz priekšu vai atpakaļ. Īsti nesaiet kopā. Tāda sajūta. Man nekas nav pret grupu, bet vienkārši tas ir, kā es uztveru to grāmatu. Tā ir tava recenzija. Jā. Jo es sievai teicu, es nevienu recenziju nelasīšu par šo grāmatu, lai viņi man nebojā manu to tā kā domu vai, lai tev nepavēl kaut kādā citu. Jā, uz citu virzienu vienkārši. Tas ir tas, kā es jūtu to grāmatu. Kur tie autogrāfi tev ir? Priekšpusē kaut kur bija. Pašā priekšā gandrīz. Un jā, tā grāmata, viņa tā, man grāmatnīcā, kā, pārdevēja droši vien.
Jā. Nu. Viņi saka, kur ir pat ar autogrāfiem, un tur ir, un bija arī bez autogrāfiem, un bez autogrāfiem es nezinu, kāpēc bija pa kaut kādu eiro, vai pat cik bišķiņ dārgāk pat bija tā grāmata, dīvaini likās. Jā. Nu, es paņēmu ar autogrāfiem, labi, nebija lēti 20 kaut kādi 4-25 eiro apmēram. Jā. Nezinu, tā kā maza vilšanās salīdzinoši ar to, bet es viņu izlasīju visu, jā, tur. Nu, katru pieredzi. Jā. Tas veido tavu latiņu. Jo tur arī nav pat pa nodaļām, tur ir, tad runā viens grupas dalībnieks, tad atkal tur Renārs, tad tur Kaspars, tad cits, un visu laiku ir tāda, nodaļai nav nosaukums, bet vienkārši rakstīts Renārs Kaupers, tagad tur saka to un to. Bet es saku, tur bija maz tāds kaut kas tāds cilvēcīgs, ka mēs tur braucām uz to koncertu, mums tur, jā, tur ir tāda stāsta, bet viņi ir ļoti maz, ka mums tur gāja tā un tā mašīnai notika tas, tas, ko tu gribētu dzirdēt no tās grupas dzīves, tur vairāk tāds ir baigās tādas tā kā pārdomas, zin kā, tā kā visi tagad māca dzīvot. Tāds, grupai tāpat diezgan tādas arī bēdīgas notikušas grupas vēsturē. Jā, tur bija tas gadījums konkrēti pat Mūmiņš iesauka, bija basģitāristam, pa viņu arī bija aprakstīts, kā viņi tur meklē. Tas man likās, tā interesanti, kad izveda cauri tiem notikumiem, kā viņi tur pēc tam atrada, jo tā mašīna bija noskrējusi no šosejas un iebraukus tā kā bērzu jaunaudzē, tā kā lidojusi iekšā, un viņi ir tik, bērzi tās mejas. Jā, viņas ir tik elastīgas, ka tu pārbrauc pāri mašīnu, viņi pēc tam atliecās apakaļ un izskatās, ka tur nekas nav bijis. Tādas man tās sajūtas pa to grāmatu. Tā kā tāda bilžu grāmata un es nezinu, droši vien, ka faniem varbūt patiktu. Tādiem karstajiem, die hard faniem, kā saka. Tiem varbūt patikt, bet man tagad apēdīs mūs. Gan jau, bet tā ir mans redzējums, kā es jūtu. Iespējams, ja būtu, es uzskatu, ka šādu grāmatu ir jāraksta autoram no Latvijas, kas ir dzīvojis kopā, piedzīvojis visus tos 90. gadus un visu to visam gājis pats cauri, tad arī varbūt tas skatījums ir savādāks. Lai mēs varam teikt, zin to drēbi. Jā, kā saka. Tad varbūt būtu bijis savādāk tā grāmata. Redzi, tas nemaja tā grupu, bet tas tā kā, no autoru skatījums kāds ir. Jā, piemēram, nezinot grupu, tev uzdāvina vai tu tiec pie grāmatas. Es nezinu, vai es klausītos viņu mūziku. Es nezinu. Pēc tās recenzijas izklausās, ka nē. Es droši paklausītos par ko ir tas stāsts, bet vai viņi tā ievilktu, jo tur nav arī tādas lietas, kā tur tieši, piemēram, es sarakstīju konkrētu dziesmu vai kaut ko tur. Jā. Es piesēdos pie klavierēm, man tas prasīja 15 minūtes un dziesma bija gatava. Tur bija pa vienu. Bet tur es saku tiem, kam interesē, lai paši izlasa, un tad jau tiks galā ar kas tur. Bija interesants lietas un bija netik interesants. Baigi tur vilka visu laiku tos Krievu izpildītājs visus iekšā. Vairāk liekas, ka tā grāmata ir rakstīta priekš Krievu auditorijas un līdz ar to viņi vilka savus sadarbības kopā. Tā kā, lai reklamētu vairāk grupu varbūt Krievijā. Bet mēs ar sievu runājam, kad viņi sanāk, ka to grāmatu bišķi nepareizā laikā izdeva. Viņi izdeva 21. gadā, un tad jau 22. gadā sākās karš Ukrainā, vai ne? Jā, viņš jau gadu iet, jā. Jau iet otrais gads. Otrais tagad. Tūlīt jau būs 2 gadi. Un līdz ar to viss sabruka ar tās sadarbības vai nemāksliniekiem prāta vētrā ar Krieviju, un tā grāmata 21. gadā saprot pats, ka bišķiņ nepareizā laikā sanāca. Vai nu pa vēlu, jā, vai nu vajadzēja, neviens jau nezināja, ka karš sāks. Jā, bet sākoties karam jau tur uzpeldēja, ka viņi tās saistības ar Krieviju, kā viņi tur brauc Krievijā, jā, viņus draudzēties. Pa internetu muļāja. Man liekas, tā Sipeniec arī tur viņus riktīgi paņēma, izteica skarbus viedokļus. Tā. Bet kā saka, nauda jau nesmid. Nauda nesmid. Biznes ir biznes. Vai ne? Jā. Tā kā, tā, es domāju, vienkārši neveiksmīgā laikā un vajadzēja citam rakstniekam rakstīt no Latvijas uzskatu, un tad viss būtu forši. Tur jau menedžeri un grupa. Protams, tas ir viss ļoti saistīts kopā, un līdz ar to rezultāts tā ir viņu izvēle. Rezultāts kāds ir, tāds ir, ja tu saki. Labi, tas par grāmatu, bet tad jau tev ir arī
CD, kas Jā, CD. tā kā mēs mūzikas mīļi. Jā. Eksperti. Eksperti, kā tu saki, neviens neklausās mājā, bet ir mājā nonācis. Disks ir, jā. Un es pat nezinu, kā viņš, gan jau, ka māsa nopirka, vai mēs nopirkām koncertā. Māsa droši vien meklē tagad to disku. Jā, kur ir disks? Man bija. Es gribu paklausīties. Tu zvana tev, un tu saki, ka tev nav, jo es jau neklausos. Jā. Viņš izdevies 2008. jā. gadā, un es domāju, mēs bijām uz koncertu ar māsu un vēl bariņu. Jā. Un Meža parkā, man liekas, tieši uz šo albumu prezentāciju. Oh. Vai tas bija atkal ikgadējais koncerts, ka viņi taisa, bet kaut kas tur sakrita. Es redzēju internetā, ka šim koncertam ir arī DVD. Jā, varētu būt, jā. Jā. Un jā, bet reku pat iekšā ir Kas ir uz vāciņa? uz vāciņa māksla. Es Spotifyā skatījos, un Viņš bija cenzēts, necenzēts? Ne. Es nesapratu, es prasīju sievai, ko tu tur redzi? Kas tas tāds Ko ir? sieva teica? Viņa arī īsti nesaprata. Viņa kautēja. Bet tur ir dibens, laikam, domāts. Dibens, jā. Tā ir sieviete? Tā kā domāt no es teikšu, aizmugures? sievietes tēls. Sieviete. Un kas tur vēl bija iekšā, tu gribēji rādīt? Jā, tepat iekšā vēl ir, kur var lejupielādēt mūzikas klipu, bet saite sākās ar vap.brainstorm.lv. Ja kāds atcerās, viņš zinās, kas ir vap. Tu mēģināji tagad atvērt? Ne. Tev vajadzēja ierakstīt. Vai ne? Bija tāda laika, kad bija vaps vēl no telefona. Jā. Un kas tur vēl labs ir? Tā saucamā grāmatiņa. Grāmatiņa, tur ir māksla, plus arī dziesmu vārdi un viss pa disku izstāstīts. Visām dziesmām ir Jā, vārdi? jā, atliek nosargāt, bronza, un katram klāt vēl ir tā kā mākslas darbs. Jā. Es nezinu, vai viņš ir piemeklēts vai nav piemeklēts tieši Gan jau, ka dziesmai. ir tādai lielai grupai. Vai ne? Ko tu ņemies? Man liekas, Tur ka viss ir izdomāts. šiem mākslas darbiem pat nebija izstādi kaut kad. Iespējams. Jā. Un forši, kā jau... Kas ir producents, tu zini? Jā, Kas ar to ierakstu procesu? man nevajag tagad internetā meklēt, man ir grāmatiņā. O, viss. lasi. Iepazīstini mūs. Tā, kas mums ir Gustavo albuma producents? O, kas? Arsta Rulsmirus? Vai kas tur vēl viņš ir? Visi pārējie. Vispārējais Gustavo, tāpēc šis albums ir skaņas ziņā savādāks nekā no tā, ko es esmu iepazinis kā Prāta vētra. Tāpēc, godīgi sakot, šis albums nav mans mīļākais. Bet zini, kā ir, man liekas, Prāta vētrā ir tā, ka tie albumi ir, viņiem ir daudz, vai ne? Tu zini, kurš šitais pēc kārtas, nezinu. Kaut kāds 3, 4. Viņiem ir tā, ka ir daudz albumu, un no katra albuma kaut kādas, 2, 3, maksimums 4 dziesmas. Kuras aiziet, jā? Jā, un tad pārējās, man liekas, ka vismaz, neviens neklausās vienkārši. Un tad tu paņem visas tās dziesmas no visiem tiem albumiem, un tad uztais normāli izlasīt sev tur mapītē, sakopē tās dziesmas, un viss ir un forši. Un tev sanāk koncerts Meža parkā. Jā, un tad tev viss labākās. Tā kā. Jā. Vismaz mana tā pieredze ar Prāta vētru ir, kā es viņu klausos, ja es viņu klausos, kas ir katra albuma. Un tad, es saku, ir tās visas dīvainās dziesmas, kuras tu nekad par radio nav skanējušas, un nekur citur īsti arī neskan. Jā, šeit varēja just to bišķiņu tādu hip-hopa beatu, kaut kādu samplošanas, tādu... Gan jau, tas jau no producenta ir. Tādu ietekmi, es nezinu, vai tā ir, vai tāpēc, ka tas ir Gustavo uzreiz man prātā kaut kas saslēdzis, bet, kaut kā savādāk bija tas ritmiskāks. Jo parasti man Prāta vētra patika ar to, kad viņai ir tas bišķiņa alternatīvais, tas bišķiņa roķīgais. It kā roks. Tas man bet patīk. Viņš skaitās, cik es saprotu, pops. Pops, jā. Bet, populārā mūzika. Alternatīvs bišķiņa tās kaut kāds. Tas man ir paticis Prāta vētrā, kad, kaut kāds bišķiņa tāds melanholisks pieskaņojums dziesmai. Tāds. Tāds, bet, šajā albumā es pat nezinu, kur man patika dziesma, varbūt ceļa. Kā viņi saucās? Tur bija kaut kas par nosargāšanu. Vai kā viņi saucās? Ko? Jā, laikam atliek nosargāt. Jā, tā man arī patika. Klasika, tur jau ir tā bronza, jā? Bronza, jā. Un vēl bija kaut kas tur. Tur kaut kam ir jābūt. Jā. Vakardienas trakums, bēdz, pamodīt. Cik mums ir dziesmas? 13, man liekas, bija albumā. Jā.
13 dziesmas un kaut kādas arī gandrīz vai pie 50 minūtēm, man liekas, ka viņš gāja kopējais garums diskam. Tā kā ir pastrādājuši čaļi. Nē, foršs albums, jauks, foršs. Kas viņu ir izdevis? Gustavo ir producents 2008. gadā, kurš to mums izdeva? Viņi paši Brainstorm Records vai tā bija jau tajā gadā uztaisījis? Miksējs Gustavo Rīgā Volk Recording Studios. Wow. Laikam tas laiks, kad uz katru stūri bija studija. Jā. Jo tagad viņiem, man liekas, kad ir... Viņiem jau ir Brainstorm Records, ka viņi paši tik daudz naudu, ka tu pats vari jau. Jābūt, stāv kāds būtu apakšā zem tā. Labi, nav ko tur skaldīt matus. Vai nē? Dabūs pēc tam no kāda fana. Gleznes un albumu dizains Otto Zitmanis. Lūk, mums vajag kādu mākslas ekspertu. Bija plānots, bet izvērtās kā savādāk. Vienmēr. Fotogrāfijas Kristaps Kalns. Jā, par šo albumu man vairāk īsti nav ko. Tā ir prāta vētra. Tā ir prāta vētra, jā. Kā teici, pāris dziesmas, kas tev iekrīti playlistē. Jā. Un tad pārējās neviens vienkārši neklausās. Jā. Tā ir, Bet šis bija 2008. gads, vai ne? Jā. Un tad bija tas slavenais koncerts. Es gan nezinu, kura albuma sakarā, bet 2005. arī Mežu parkā. 2005. gadā, kad praktiski Meža parka tā estrāde tika iznīcināta. Stāsti, kas tur bija? Tur bija, kad viņus iesildīja Mofo, jā. Un pēc tam bija Double Face Eels, un pēc tam bija Prāta vētra. Tur taču bija baigā rezonance pēc tam, kad tur jau soliņus esot vienu trešdaļu apmēram visu soliņus sēdēšanai, kas ir, domātie soliņu skatītājiem bija salausti vienkārši. Noraujumi, kā saka, tā jau labs konts. Jo, bet tur jau pēc tam, zin kā, tie soliņi jau sen bija sapuvuši un jāmaina, un sākās šitais variants, kad, jo vienkārši tur cilvēki nevis sēdēja soliņiem, bet viņi uz viņiem kāpa un dejoja un ņēmās, praktiski tādu mazu Woodstocku uztaisīja 99. Jā, bet rēķinu, gan jau Meža parkā tie soliņi no padomju laikas. Viņi esot bijuši apmēram 2005. gads, no 90. apmēram. 15 gadu veci jau esot. Ko tu koku gribi, ja viņš tev stāv ārā Lietuvu saulē visu laiku. Pārkrāso un viss, valsts tālāk. Bet, krāsa neizturēja. Nezinu, kā to svaru. Tā kā, jā, tur kaut kā trešdaļo rēķinu, tur jau diezgan daudz. Tur bija rakstīts 10 000 cilvēki, kas vēl apmeklējuši, bet es tā pastījos neatradu īsti, precīzi. Nē, plus mīnus, jā, prāta vētra vienmēr ir apmeklēta. Nē, tur bija raksti nevis 10, bet 10 000. 10 000. Es nezinu. Tur vieta atļauja katrā ziņā. Var būt, jā. Jaunieši uzstājās. Vai ne? Ko tu gribi? Vai ne? Fani sanāk. Ja raujumi nostarāja. Tad pa lielam. Jo tur jau diezgan daudz, taču Meža parka estrāde liela. Jā, es pat atceros, kā mēs visi braucām pēc tam atpakaļ tramvaju, pat netikām iekšā. Tā, ka tu saspiedies, nākošais tramvajs saspiedies. Bet tur jau droši vien rindiņā nāca, tā kā pēc dziesmas svētkiem, vai kur, kad tev vienkārši jau rindā stāv kaut kāda 6 tramvaji. Jā, bet tā grupa pulcē cilvēks. Protams. Lūk, tā kā jā. Nezinu, man jau laikam, tev ir vēl kaut kas piebilstams? Nē, Uģi. Visi šodien metīsim mieru. Es esmu nosalis pārsalis jau. Es arī. Tomēr mums ir tāds pavēsts. Un tad rīt brīvs sanāk, jo... rīt tāpat brīvs, rīt svētdien. Svētdien brīvs. Tad rīt redzēs, vai pirmdien būs brīvs pēc tādas pasalšanas bišķiņa. Vai ne? Būs bišķiņa atpūta. Vai ne? Atvaļinājums. Bet, turpināsim strādāt jaunajā gadā. Jā. Stereotipam būs jaunas apņemšanās gan jau, ka ir. Galvā jau viņas ir, bet kā viņas dzīvē izpildīsies. Kā saka, nenolaist luni, bet izdarīt. Jā, tas jau nav atkarīgs tikai no mums, tas ir arī no klausītājiem atkarīgs. Jā, sekojiet, laikojiet, rakstiet kādu komentāru. Droši rakstiet mums, piemēram, ko jūs gribētu, lai mēs tā kā apspriežam vai izrunājam. Viņai viss slikti uzrakstiet. Jā, rakstiet vienkārši slikti. Mēs neapvainosimies. Jā, vienkārši nedariet. Nedariet. Bet mēs tāpat darīsim. Varat rakstīt. Bet mēs izlasīsim un ņemsim vērā jūsu ieteikumus. Tā kā meklējiet mūsu Facebookā, Spotifyā, YouTube, Apple podcasts, Instagramā, tur Xā, visur vienkārši meklējiet. Mēģināt visur rakstīt mūsu vārdu.
Un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Nu jā. Tā. Čau.